Pareiza krūšu higiēna un aprūpe veicina ērtāku un patīkamāku zīdīšanu gan mammai, gan bērnam. Krūtis nav nepieciešams mazgāt pirms vai pēc bērņa ēdināšanas, pietiek ar to, ka ejam dušā reizi dienā, jo bieža mazgāšana sausinās krūts ādu. Tas atkal var veicināt traumas. Svarīgi lietot ērtu elpojošu krūšturi, bet tas nav obligāti. Krūšturs, tas ir mammas komforta jautājums. Ja tek piens, mammas lieto krūšturi ieliknīšus, bet tos ir svarīgi pietiekami bieži mainīt, lai krūtsgals nav mitrumā. Tāpēc, ka āda mitrumā viņa viegli tiek sakairināta, un tas arī var veicināt iekaisumus vai piena sēnes veidošanos. Ja krūtsgali ir traumēti, ļoti svarīgi pirmkārt novērst iemeslu. Visbiežāk tas ir nepareizs satvēriens, kas būtu jāizlabo, jo ar nepareizu satvērienu neviens brīnumkrēms mums nesadziedēs krūtsgalus. Bet te pašā laikā dažreiz var būt tāda problēma kā infekcija, bakteriālā vai sēnīšu, tad tā būtu jārastē papildus. Ja krūtsgali ir sausi vai plaisā, var lietot lanolīna ziedi, tā novērš kreveles veidošanos, bet pamatā ir jānovērš iemesls, kāpēc krūtsgali tiek traumēti. Tas ir nepareizs satvēriens visbiežāk. Parasti piens atnāk 2., 3. dienā pēc dzemdībām lielākā daudzumā. Dažreiz tas notiek bez sajūtām, dažreiz tās sajūtas ir ļoti intensīvas, ka krūtis ir piebriedušas cietas, dažreiz varbūt pat temperatūra un drudzis. Bet ir arī gadījumi, kad piens atnāk tikai 5., 7. dienā aizkavējas. Ko darīt, ja ir piebriedušas krūtis? Ja krūtis pēc dzemdībām ir ļoti piebriedušas, var būt tā, ka piens tomēr brīvi izdalās, tad var neko īpaši nedarīt. Bet gadās, ka krūtis ir tik ļoti sacietējušas un piebriedušas, ka piens neizdalās. Kas vispār notiek šajā brīdī ar krūti? Tas mūsu piena dziedzers, viņš strauji piepildās ar pienu un spiež uz apkārtējiem audiem. Tādēļ veidojas tuska, piepampums. Un tad tā limfostāze, viņa nospiež piena vadus, un tāpēc piens netek ārā. Ja krūtis ir ļoti piebriedušas, pietūkušas, mamma var veikt vieglu prettuskas masāžu pēc mājas Bolmanas metodes. Šie paņēmieni ir ļoti viegli, bet ļoti efektīvi, un galvenais droši, ka šādā veidā nav iespējams sev nodarīt pāri. Kustības ir ļoti vienkāršas. Mēs krūti saņemam un vienkārši izcilējam uz leju, uz augšu. Ja? Lēnā tempā, augšā lejā, pēc tam mēs viņu varam izkustināt pa labi, pa kreisi. Amplitūda komforta zonas robežās, nekas nedrīkst sāpēt. Pēc tam mēs to krūti varam pāpli izapļot uz vienu pusi, pāpli uz otru pusi. Katra kustība kādas 6-8 reizes. Šīs masāžas mērķis ir iestiepšanas stretchings. Šie vienkāršie masāžas paņēmieni atbrīvo piena vadus, atbrīvo krūti no tulskas, un piens vieglāk izdalās. Droša un ļoti efektīva. Šajā posmā, kad piens ir tikko atnācis, ir svarīgi bieži likt bērniņu pie krūts, viņš palīdzēs krūti iztukšot. Gadījumā, ja bērns nezīž, ir svarīgi krūti atslaukt. Tātad secība būs tāda: sākumā viegla prettuskas masāža, pēc tam bērns pie krūts, un pēc tam var pielikt augstumu vēsu kompresi. Ja tā ir mitra komprese, vēlams nelikt uz krūtsgalu, tāpēc, ka pārāk samitrināta āda nebūs tik izturīga zīdīšanas laikā. Vēsa komprese palīdz samazināt pietūkumu un samazina arī sāpju sajūtu. Parasti visas šīs nepatīkamās sajūtas un sacietējumu krūtī pāriet 2-3 dienu laikā, bet ar katru dienu būs vieglāka sajūta, vienkārši vajag nedaudz pacietības. Ja mammai saglabājas augsta temperatūra un drudzis, drīkst lietot zāles pēc ārsta ieteikuma. Pietūkušas krūtis neiesaka sildīt. Daudz labāk nekā siltums strādā viegla prettuskas masāža. Piena sastrēgumi, sāpes un pietūkums zīdīšanas laikā. Tos var mazināt ar pareizu zīdīšanu un masāžu. Dažreiz mammas saskarās ar tādu nepatīkamu lietu kā piena sastrēgums. Piena sastrēgums ir ļoti līdzīga situācija ar pilnām krūtīm, vienkārši lokāli, kaut kādā krūts daļā. Tas veidojas dažādu iemeslu dēļ. Krūts varēja būt nospiesta, ja mamma gulēja uz vēdera vai izlaista ēdināšanas reizi, dažreiz pat ciešu krūšturis. Svarīgi novērst iemeslu, ja tas ir skaidrs, bet krūts karsta, pietūkusi, var būt apsārtums un var būt ļoti sāpīga. Ko darīt, ja ir piena sastrēgumi? Pie piena sastrēguma var rīkoties tieši tāpat kā pie piebriedušām krūtīm. Sākumā viegla masāža, prettuskas masāža krūtī, pēc tam
jāpieliek bērns piekarots un pēc tam pielikt vēsu kompresi vai kaut kādu augstumu. Atsevišķos gadījumos palīdz bērnu ēdināšanas pozas maiņa, ja mēs varam iekārtot bērniņu ar zodu pret sacietējumu vietu, bet ja tas nav iespējams, tad vienkārši varam taisīt masāžu un augstumu pēc barošanas. Ja 2-3 dienu neizdodas tikt galā ar šo situāciju, nav uzlabojuma, tas būtu laiks vērsties pēc ārsta palīdzības. Visos šajos gadījumos ir svarīgi nepārtraukt bērnu zīdīšanu, arī ja ārsts nozīmē zāles, viņas vienmēr var atrast, kas ir savienojams ar zīdīšanu. Rūpējoties par krūtīm un ievērojot pareizu higiēnu, zīdīšana kļūst ērtāka un patīkamāka. Ja rodas sarežģījumi vai jautājumi, meklē speciālista palīdzību.